Labdien! Es esmu Krista. Tā. Un, jā, īstenībā es esmu programmētāja. Programmētājs ir tas cilvēks, kas pārvērš digitālos sapņus realitātē. Mēs strādājam ar tehnoloģijām. Īstenībā mēs ne tikai strādājam ar viņām, bet mēs esam tie, kas viņas arī paši rada. Mans ceļš uz IT ir bišķiņ savādāks nekā vairumam cilvēku. Es pati esmu mācījusies tiesību zinātnes un biznesa vadību. Un pēc tam caur bootcampu es kļuvu par programmētāju. Un, jā, šobrīd jau daudzus gadus es strādāju Accenture par programmētāju. Es strādāju ar reāla laika maksājumu sistēmām. Es esmu tas cilvēks, kas strādā tikai ar backend. Tā ir tā daļa, ko neviens īstenībā neredz, bet visi izbauda. Un, jā, tas, kas ir svarīgi IT jomā, ir noteikti nepārtrauktā attīstība un spēja mācīties. Par cik tehnoloģijas visu laiku attīstās, arī mums ir jāspēj sekot līdzi, augt un mainīties. Varētu teikt, ka programmētāji ir tā kā vienradži. Mums ir jāvar zināt viss, tajā brīdī, kad viss ir pa daudz, kurš var zināt pilnīgi visu. Tehnoloģijas ir tik ļoti daudz, tik ļoti dažādas. Mums ir jāspēj pielāgoties un ātri mācīties. Tāpēc, ka katrs projekts var būt ar savām vajadzībām, savām nepieciešamībām, un tad, pielāgošanās, spēja uzzināt, mācīties ir tā svarīgākā. Jā, ir ļoti daudz programmētāju veidu, bet es izdalīšu tos divus sev tuvākos, ir backend programmētāji un fullstack programmētāji. Vēl to trešo, ko varētu teikt, ka ir frontend programmētāji, bet par to atsevišķi tiks arī pastāstīts, kā tas notiek. Backend, kā jau es teicu, tā ir tā aizmugure, ko neviens neredz. Tas ir tas brīnums, kas notiek. Mēs nopīkstinām savu maksājumu kartiņu, un nauda aiziet, maksājums ir veiksmīgi veikts, un visi ir laimīgi. Tad ir arī fullstack programmētāji. Tie ir tie, kas dara gan aizmuguri, gan priekšpusi. Attiecīgi viņi spēja radīt tos servisus aizmugurē, ko neviens neredz, un tai pašā laikā arī radīt patīkamu to skatu lietotājiem priekšpusē. Tas var būt mājaslapas, dažādas sistēmas, atkal ļoti daudz dažādas opcijas, kas ir tas frontends, ko fullstacks dara. Jā. Tā. Mans ikdienas darbs kā programmētājam īstenībā, visi pārsvarā iedomājas sēdēšanu pie datora un kodu rakstīšanu, bet tas nav gluži tik vienkārši. Viss sākas tomēr ar klientu. Klientam ir vajadzības, kuras ir jāizpilda. Attiecīgi viss sāks ar vajadzību izprašanu, saprašanu, kas tad mums būs jāraksta, dažādu risinājumu izvēli, piedāvāšanu, un tikai pēc tam notiek šī koda patiesā rakstīšana. Arī tad, kad mēs to kodu rakstam, mums kods ir gan jāpārbauda, kas ir testēšana, jo arī programmētājs pats pārbauda, ko viņš ir uzrakstījis. Nav tā, ka mēs uz labu laimu uzrakstām un atdodam tālāk. Gan jau kaut kas strādās. Un, jā, svarīgi, protams, arī pati atkļūdošana pēc tam. Tā var nākt atpakaļ no testētājiem, un tā var arī būt pašu risinājumu spēja saprast, kuri kļūdas, varbūt kuri potenciāli iespējami uzlabojumi sistēmās. Tad, protams, bez visa tā ir arī papildus pienākumi. Tas ir tikšanās, sapulces, tā ir spēja labi komunicēt gan ar klientu, gan ar citiem dalībniekiem sistēmā, projektā. Tā ir spēja kopā radīt labus risinājumus, ģenerēt idejas un runāt par to, ko mēs varētu uzbūvēt. Tāpēc, ka tikai kopā strādājot, mēs varam radīt tās labās, unikālās lietas. Jā, ļoti svarīgi ir, protams, arī spēja nodot savas zināšanas tālāk. Tāpēc, ka, teiksim tā, ja mēs paši paturēsim pie sevis zināšanas un nedalīsimies ar citiem komandas biedriem, vienā brīdī darbdiena pārvērtīsies par 24 stundu darba dienu un vēl pietrūks stundas. Tā. Pieprasījums pēc programmētājiem. Visi zina, programmētāji tā kā ļoti pieprasīti, labi atmaksāt, bet ko tad tas īstenībā nozīmē? Vidēji atalgojums iesācējiem Latvijā ir no 1500 līdz 2500, kamēr pieredzējušie programmētāji jau dabū 3 līdz 5000. Tas, protams, ir arī atkarīgs no uzņēmumiem, kompānijām un tās zināšanu bāzes.
Un globāli jau šie skaitļi ir lielāki. ASV tas ir no 6000 līdz 10 000 vidēji mēnesī. Rietuma Eiropā pa vidu starp Latviju un ASV no 4 līdz 8 vidēji. Tā, kāda ir ieguvuma no karjeras IT nozarē? Kā jau es iepriekš teicu, tas ir tas labi apmaksātais darbs. Pieprasījums ir tiešām liels. Atalgojums ir labs un darbs pats ir jēgpilns. Nav tā, ka mēs kļūstam par programmētāju, mēs tagad sēdēsim un rakstīsim kodu, un tam nav nozīme. Mēs varam izvēlēties sfēru, kurā mēs gribam strādāt. Varbūt, ka ir cilvēki, kas ir vairāk ieinteresēti kosmosā vai medicīnā. Nav tā, ka tā būs primitīva tikai mājaslapu taisīšana. Pieņemsim, medicīnā cilvēki lieliski var piedalīties, radīt dažādas medicīnas inovācijas sistēmas. Attiecīgi, tas ir tās izmaiņas, kas ir ne tikai vienkārši pliks darbs, bet kaut kas tāds, kas rada tiešām izmaiņas visai pasaulē, cilvēkiem, un ir tā inovācija un vērtības sajūta strādājot. Jā, tā pavisam noteikti ir droša karjeras izaugsme, tāpēc, ka, kā jau minēju un iepriekš minēju, ļoti pieprasīta joma, trūks darba spēks. Un noteikti tas, kas jauniešiem visvairāk patīk, ir elastīgie darba apstākļi, ir pavisam noteikti elastīgs darba laiks, ir iespēja strādāt no visas pasaules. Principā ir tā, ka ja cilvēks spēj pats gana organizēties un veikt tos savus pienākumus, tad kaut vai no pludmales var strādāt, kamēr viņš var nodrošināt drošību un izpildīt savus uzdevumus, darba devējiem nav iebildumu. Protams, visādi to, bet arī tas ir reāla iespējamība. Tā, kas ir nepieciešams, lai būtu programmētājs? Universitātes augstskolas Latvijā ir tiešām ar ļoti spēcīgām datorzinātnes programmām. Ir vērts mācīties. Protams, ir jāizvēlas, kur no universitātēm, augstskolām piedāvā to labāko tieši konkrētiem cilvēkiem piedāvājumu, bet pārsvarā visas augstskolas tiešām sadarbojas ar industrijas pārstāvjiem. Attiecīgi ir prakses iespējas, ir projektu iespējas, un nākotnē tas vēlāk nodara. No tehnisko prasmju puses programmēšanas valodas noteikti ir svarīgas. Ir labi, ja ir viena stiprā valoda un vismaz viena tāda valoda, kur ir bāze zināma, lai varētu arī, ja nepieciešams attīstīties, jo, protams, jo vairāk valodas, tāpat kā ikdienā runājot, jo vairāk zina, jo vairāk ir iespējas. Ir svarīgi šīs versiju kontrolas sistēmas un mākoņu platformas. Ir jāsaprot tomēr, kas tas tāds ir un kā tas darbojas. Ir svarīgi zināt par jaunākajām tehnoloģijām. Nav tā, ka būtu jāzina visiem tagad, kā viņas tieši strādā, kā būvēt un strādāt ar viņām, bet tīri izpratne, kas tas tāds ir, lai tālāk nepieciešamības gadījumā jau var attīstīt to konkrēto sadaļu. Tā ir spēja saprast, kādas ir iespējas, jo tajā brīdī, kad ir projekts, kas ir jāattīsta, mums ir arī jāspēj saprast īstenībā, kas ir mūsu tas atvērtā grāmatā daudz lapām, un kur tad būs tā lapa, kuru vērt vaļā, kuras ir tehnoloģijas, kas mums ir vajadzīgas. Un, jā, mūsdienās pavisam noteikti kiberdrošība un datu aizsardzība ir tomēr tās zināšanas, kas ir vajadzīgas. Tā, un sociālās prasmes un sagatavošanās skolai, tas, kas ir tiešām svarīgi, spēj strādāt komandā. Mēs īpaši pārsvarā skolā esam pieraduši tomēr pārsvarā visi pa vienam atsevišķi, katrs apgūst zināšanas un dara savu darbu, bet pēc tam tālāk aiziet strādāt par programmētāju. Nebūs tā, ka cilvēks viens pats sēdēs dienu, nedēļu un strādās. Ir tomēr jāspēj efektīvi strādāt komandā. Komanda ir tā, kas palīdz risināt jautājumus, palīdz efektīvāk rast rezultātus. Ļoti svarīgi, ir spēja pielāgoties mainīgajām tehnoloģijām un prezentēt sevi, prezentēt savu darbu un tai pašā laikā arī būt atvērtam un uzklausīt citu cilvēku risinājumus, jo programmēšana nebūs tas
tā joma, kur ir tikai viens pareizais ceļš, ir ļoti daudz dažādu risinājumu, un katrai lietai ir savi plusi, savi mīnusi, un attiecīgi ir jāvar atvērti diskutēt par pieejamiem risinājumiem. Ļoti svarīga ir angļu valoda. Mūsdienās tomēr viss ir angliski. Lielākā daļa IT resursu ir angliski. Tai pašā laikā arī, ja ir vēlme strādāt starptautiskos uzņēmumos, pārsvarā komunikācija tomēr būs angļu valodā. Protams, bez matemātikas mēs nekur netiksim. Tomēr algoritmi, problēma risināšana, matemātika mums vajadzēs. Un, datorzinātņu pamatu apguva arī būs svarīga. Tas, kas ir tiešām ļoti vērtīgi, ir piedalīties dažādos konkursos, hackatonos, taisīt savus, kā mēs sakam, pētprojektus. Tas ir cilvēks pats uzraksta dažādas, varbūt aplikācijas, mājaslapas, kaut ko citu. Un tas ir tas tajā brīdī, kad ies pie darba devēja, vai mēģinās dabūt praksi, vai mēģinās dabūt darbu. Tas būs tas, kas izcels no citiem cilvēkiem. Būs redzams, ka cilvēks tiešām ir ieinteresēts, viņš ir darījis kaut ko jomā, viņam jau ir kaut kāda bāze un interese tiešām attīstīties. Un, protams, no maniem personīgajiem novērojumiem ļoti svarīgi ir loģiskā domāšana, spēja kritiski risināt problēmas un spēja domāt ārpus kastes, tā kā out of the box, jo ļoti bieži tieši labākie risinājumi ir tie nestandarta, kas palīdz atrisināt. Jā. Un tas arī būs viss no manis šodien. Jā, pāris jautājumi bija. Viens jautājums bija, tu teici par to algu, vai tas ir ar nodokļiem vai pēc nodokļiem, jo tāds bija jautājums auditorijai. Tas būs tā kā ar nodokļiem, bet var arī ļoti pacensties un atrast uzņēmumus, kuri bez nodokļiem. Vai ne? Būtu vēlams tomēr ar nodokļiem. Un otrs jautājums, tu arī minēji vairākas tās programmēšanas valodas. Ko tu ieteiktu jauniešiem skolā apgūt? Kura tad būtu tā, kas ir tāda noderīgāka, plašāka? Es būšu laikam tas standarts, kas teiks, ka vai no Java, vai no JavaScripts, vai no Pythons. Tas būs tās tomēr bāzes, kuras es ieteiktu. Un tad pēdējais jautājums. Tu mainīji nozari, tu biji sākumā izvēlējies studēt kaut ko pilnīgi citu. Kas bija tas tavs apsvērums, kas tev motivēja pamainīt? Godīgi, man bija iespēja iegūt zināšanas, un kāpēc gan nepamēģināt? Nebija tā, ka es biju tas cilvēks, kas gāja apzināti uz es gribu būt programmētājs. Man bija tā situācija, kad bija iespēja mācīties, apgūt zināšanas un kļūt par programmētāju. Jā, tas ir ļoti labi, vai ne? Mācīties. Liels paldies, Krista. Paldies!